Mēs it kā dzīvojam viņiem līdzās. Viņi par mums zina visu. Viņi pat zina, kā mūs apšmalt. Bet mēs par viņiem zinām maz. Tiešām maz. Un man laimējies ir dzimt un augt tādā sētā, kur bija arī čigāņu ģimene dzīvoja ar 3 bērniem. Kaimiņos katrā otrā mājā bija čigāni pa velti. Uz Ventspils ielas veikals saucās vēl šodien čigāņu bodu. Un man gadījās sadraudzēties ar ģimeni vienu čigānu, kas tur blakus dzīvoja. Viņu vecākā meita sēdēja man blakus solā, un mums tur tā visādi gadījumi, negadījumi bija dzīvē, bet es iemantoju tādu uzticību, un tāpēc es zinu arī šīs viņu slēptās gara zeltu, viņu teikas un pasakas. Un pati galvenā ir, kā cēlušies čigāni. To es stāstīju uz kādreiz ļoti sen atpakaļ. Man amata māsa Billa, veca čigāniet, kas vairs nestaigāja mangodama, bet dzīvoja tajā brīdī, kur tabors bija nometies, un sapulcināja vakarā ap sevi bērnus, ap ugunskura sasēdināja. Uz ugunskura vārījās katls, kur gatavojās vakariņas visiem, gan vīriem, kas bija atgriezīsies no zirgu tirgus, gan sievām, kas aizgājušas pamangot. Un tad viņi stāstīja pasakas. Viņas pasauca rapužas, nāk sasēdās. Kas ir rapuža, zini? Čigānis, tas ir krupis. Un tādus mazus bērnus, tie kurzem arī bērnībā pa krupi sauc. Es nebiju, ka es slikti uzvedos. Lietuviski arī rupūžas ir krupi. Ir rapužā, jā. Un vecvecmamma man līdz 5 gadu audzināja, kad es biju kaut ko nogrēkojusies, viņa teica, tas krupi saka, man neklaus, ko viņš ir nolīdzis. Tur ir rapusēs, jā. Nu jā, tā kā rapužas sasēdās tur tā riņķī, tad Billa sāk stāstīt. Un galvenā pasaka, kas jāzina katram čigānam, kā cēlušies čigāni. Es pat nezinu, vai tā ir pasaka vai teika. Es domāju, ka teika. Un katrai teikai ir kaut kāda patiesība apakšā. Kādā ļoti tālā zemē, kur nekad nebija ziemas, dzīvoja karalis. Viņam bija zelta pils. Ap pili bija skaists dārs, kurā dziedāja reti putni. Karalim vienmēr likās, ka viņam ir kaut kā par maz. Viņš sūtīja savus ātrgaitas sūtņus pa pasauli un lika viņiem savā pilī sagādāt visneredzētākās, viskrāšņākās lietas, gan audumus, gan mēbeles, gan krāšņas rotas, visskaistākās pasaulē. Tāpat viņš gribēja, lai viņa dārzā ap pili dziedētu visskaistākās, viskrāšņākās puķis, lai viņam būtu visātrākie, visskaistākie, vislabākie zirgi pasaulē. Un viņam tādus arī sagādāja. Bet viņš kaut kā klīda pa tām savām pils istabām, krāšņajām, par smaržu pilno rožu dārzu, klausījās nedzirdētas putnu dziesmas, bet viņam kaut kā trūka. Kaut kā viņam trūka. Un reiz viņš savam zvaigžņu pētniekam, padomniekam prasīja, kāpēc es tomēr visā tajā skaistumā esmu nelaimīgs? Pētnieks teica, karali, tev jāmeklē sieva. Jā, es ņemšu sievu, bet atkal, ne jau kuru katru. Viņš gribēja visskaistāko princesi pasaulē. Kādreiz nebija tā interneta, ja, kur var tā paskatīties, kādas tās princeses izskatās. Un viss jau arī nesavedīs tūlītās tā kā pie pelnušķītas prinču un balva, ja. Viņš izsūtīja atkal tos savus sūtņus pa pasauli, lai viņam atgādā to slavenāko princešu portretus. Un pēc laika viņam tika savesti dažādi gleznojumi, izšķuvu
bildes izšumas, gan skulptūras, gan miniatūra gleznas, visādas. Un viņš visās skatoties, tomēr neredzēja to īsto, kas piesietu viņa gan aci, gan sirdi. Nu nebija tā visskaistākā, bet to sievu viņam vajaga. Un beidzot, princis lika sajūgt visus savus ātrākos zirgus zelta karietē un devās pats pa pasauli braukt un meklēt sievu. Viņš izbrauca visas pasaules valstis. Viņš bija redzējis dzīvā veidā visas tās princeses, bet nebija tā vienīgā, nebija. Beidzot, viņš nonāca ugunskaraļa zemē. Un braucot iekšā pa pils vārtiem, viņš pils logā pīpeši ierauga. Jā, šī ir tā meitene, šī ir tā princese. Un karalis iemīlējās. Iemīlējās ar visu sirdi dvēseli, viņš vairāk nevienas neredzēja apkārt, kā tikai to ugunskaraļa meitu. Un viņš lika saviem padotajiem, viņam jau līdz tālredzīgi paņems dārgas dāvanas, un nolika tās pie princeses tēva kājām, pie ugunskarja kājām, un lūgt viņam meitas roku. Karalis teica, jā, tu man liecies krietnes karalis, krietnes vīrs, esmu pa tevi dzirdējis slavu. Labprāt, es dotu savu meitu pie tevis, bet es to nevaru darīt, jo tad es būtu negodīgs. Manu meitu pavada lāsts. Ja tu viņu aprecēsi, tad tavu valsti piemeklēs liela nelaime. Karalis domāja, nekā, tik skaista meitene, es taču viņā iemīlēsies, es citu negribu. Nav taisnība, kāds lāsts, nav tāda lāsta, kas varētu iznīcināt manu mīlestību pret šo brīnišķīgo, skaisto princesi. Un viņš domāja, ka princeses tēvs tikai uzsit cenu. Nav nekāda lāsta. Un viņš apbēra uguns karali ar dārgām dāvanām, un beidzot karaļa sirds neizturēja. Un viņš atdeva savu meitu par sievu jaunajam karalim no brīnišķīgās zemes. Vesela nedēļa tika svinētas greznas kāzas. Ar zelta karieti, ar daudz pavadoņiem, un katrā vietā sagaidot un pavadot ar svētkiem ceļoja uguns zemes princese, tagad jau karaļa sieva, uz savu nākošo valsti. Atgriezās jaunais pāris zelta pilī, brīnišķīgajā roždārzā, un sāka valdīt. Tauta bija laimīga, jo karalis bija parūpējies, lai viņa tautai nekad nekas netrūktu. Un vadīja dienas brīnišķīgā, skaistā pilī, smaržīgā rožu dārzā, dziedāja putni, pagāja dienas, un nekas briesmīgs nenotika. Un pamazam tā trauksme karaļa sirdī norima. Taču gribēju uzsist cenu, jā, tēvs, nekāds lāsts nepavada šo skaisto būtni man blakam. Mēs abi esam laimīgi. Gāja gadi, un katru gadu jaunā karaliene dāvāja savam vīram pa dēlam. Pagāja 12 gadi, piedzima 12 dēli. Cits par citu staltāks, cits par citu skaistāks, cits par citu likumīgāks un gudrāks. Un karalis pavisam bija aizmirsis jaunās karalienes tēva brīdinājumu. Bet tad sākās 13. gads. Un karaliene piepeši
saslima. Viņai sāka celties karstumi. Viņa jutās pavisam nelāgi. Karalis satraucies, aicināja savus galma ārstus un dziedniekus, un lai izārstē taču ir karalieni, bet neviens neko nevarēja padarīt. Karalienei temperatūra cēlās arvien vairāk. Karalis izsūtīja sūtņus pa visu valsti, par ārzemēm, veda visādus brīnumu dakterus, lai tie palīdz. Neviens neko nevarēja izdarīt. Pēdīgi karalienes karstumi bija tik vien lieli, kad sāka grūzēt viņas zīda gulta. Ne pēc maza laiciņa karalis mēģināja to visu dzēst un glābt savu sievu, bet jau dega istaba, kurā princese gulēja, karaliene. Sāka degt pils, rožu dārs. Karalis saprata, ka viņš nevar savu sievu, savu mīļoto sievu glābt, ka viņam ir jāglāb savi bērni. Un viņš aizbēga no savas zemes, paņemdams līdzi tikai savus 12 dēlus. Tā viņi izklīda pa pasauli, un tā viņi tur dzīvo. Tādi nedaudz apgruzdējuši, ļoti atšķirīgi, runā savā valodā, dzied savas dziesmas, dejo savas dejas. Katrā vietā mēģinādam iedzīvoties, bet tomēr nezaudējot savu tautas tikumu, savas tautas dziesmas, savu valodu. Bet katrā pašā jautrākajā dziesmā, pašā bezbēdīgākajā dejā, vienmēr kaut kur ir apslēpta smeldze par savu zaudēto, brīnumu skaisto, bet nekad neatgūstamo dzimteni. Tie čigāni.